No Alūksnes viduslaiku pils un viena no varenākajiem cietokšņiem Livonijas ordeņa valsts austrumu daļā šobrīd redzams vien drupas. Un nav jau brīnums, kāpēc tā. Laika gaitā to iekaroja Zviedru, Poļu un Krievu varas. Līdz Ziemeļu karā pils līdz ar nocietinājumiem tika nopostīta, un pēc tam tā arī netika atjaunota. Tāpēc arī šovasar ar mērķi izpētīt un laika gaitā iespējams arī atjaunot savulaik pils salā esošo pili un nocietinājums tika uzsākti arheoloģiskie izrakumi. Šobrīd Alūksnes novada pašvaldība labprāt vēlas noskaidrot, kas tad šeit dzīvēs glabājās, pētam viņas, veicam arheoloģiskos darbus. Pamata doma ir tā, ka mēs varam tik daudz ne ar tādu konservāciju aizrauties, bet arī uz atjaunošanu vērst. Ja? Jo drupu ir Latvijā ļoti daudz un lielākā daļa iekonservētas. Tāpēc mūsu mērķis ir tāda doma tālāk, un tāpēc es saku, ka tas projekts nav gada projekts, tas būs varbūt 10-15 gadu projekts, bet to pili dabūt augšā tādu, lai mēs arī skaidri un gaiši saprastu, kas tur ir bijis un kā bijis. Un nav izslēgts variants arī tāds, ka varētu pastaigāt pa tām telpām, kuras šodien nemaz nav redzamas. Arheoloģisko izrakumu darbos tika iesaistīti arī jaunieši no Alūksnes, kur kopā ar profesionāļiem veica izrakumus. To laikā, protams, tika atrasts daudz un dažādi priekšmeti, kas liecināja par to, ko pils savulaik ir piedzīvojusi. Šīs lodes mums ir visvairāk, ļoti daudz lielgabalu ložu. Tad šeit varam redzēt, šī ir granāta. Tā kā lielgabalu lodiņa, veseli pildīta, tā kā pilna tā lode. Granāta ir ar tukšu vidu, kurā pildās pulveris iekšā. Šīs granātas mums arī ir vesels kaut kādas 4. Protams, viņas vairs nav sprādzienu bīstams, jo pulveris jau iztur, ja tur vispār kaut kas ir saglabājies, viņš nav izskalojies ārā, viņš ir slapjš un tā. Tā ir maza granāta, bet te ir, piemēram, no lielas granātas šķemba tikai. No mazākiem atradumiem ir pāris monētas, kas tādas varbūt lielākas un skaistākas. Viena šī ir, kur tad bija 1694. gada, 2 sudraba markas. Katram priekšmetam tiek norādīts kārta vai slānis, kurā viņš ir atrasts, tad attiecīgi arī koordināts, jo visam laukumam ir piešķirts tā kā X, Y asis, un tad arī tiek nivelēti katram dziļumi, un tas un pēc tam, lai pēc tam viņi tā kā varētu, lai viņi būtu tā kā pieejami tādai zinātniskai apstrādē, jo pats pa sevi vairs tas priekšmets neko nenozīmē, ja viņš vienkārši būtu izcelts no zemes un atstāts bez jebkādas tādas tā kā konteksta informācijas. Tad tas ir tāds saurupu atradums, kurš vairs nevar pats pa sevi arī kalpot kā kaut kāds tur datējumu noteikšanai un tā tālāk. Pats pa sevi vairs tas priekšmets neko nenozīmē, ja viņš vienkārši būtu izcelts no zemes un atstāts bez jebkādas tādas tā kā konteksta informācijas. Tad tas ir tāds saurupu atradums, kurš vairs nevar pats pa sevi arī kalpot kā kaut kāds tur datējumu noteikšanai un tā tālāk. Ja vien tā nav kaut kāda monēta, uz kuras jau ir kaut kāds datums vai kaut kāds jā, piemēram, ja mēs arī šo monētu vienkārši nepierakstam nekādas viņas tā kā šo kontekstu informāciju, tad viņai, viņai zūd šī tāda zinātniskā vērtība pašai par sevi, jo viņi nevar viņu vairs izmantot nekādīgi. Piemēram, šādu monētu atrod kaut kādos dziļākos slāņos, tad, ja monētā ir 1694. gads, un tā arī var sākt secināt, ka tātad šis slānis nekādā veidā nevar būt tā kā, krietni jaunāks par šo laiku, arī stipri vecāks. Tur jāstās. Protams, viena monēta un viens priekšmets nekad nevar būt tāds par iemeslu, lai noteikti tagad viss tādas liels ģenerāls secinājums izteikt. No tā ir jāstās viss kopā, gan šajā gadījumā, gan kaut kādas informācija par arhitektūru un arī pārējie priekšmeti, un tad var izteikt kaut kāds plašāks secinājums. Šobrīd gan arheoloģisko izrakumu darbi ir noslēgušies, jo atsaktie mūri ir jāsagatavo ziemai, lai tie saglabātos tādā stāvoklī, kādā tie ir šobrīd. Taču tas nenozīmē, ka ziemas periodā darbi pie pils pētniecības apstāsies. Tiks uzsākts atradumu izpētes un analīzes process, lai varētu noskaidrot, kā cilvēki šeit ir dzīvojuši, kā arī to, kādus darbus vajadzētu veikt turpmāk.